Bet ja mēs runājam par mājām un būvniecību un mājām, ap kurām jūs redzat sastatnes, tad mēs varam jums izstāstīt sekojošu lietu, ka tas tagad ir diezgan bieži novērojama parādība, jo notiek māju siltināšana, ir pieejami Eiropas Savienības līdzekļi, kopā 166 miljoni, un kas tad jādara, ja iedzīvotāji izdomā, ka to siltināšanu vajag, tam ir jābūt kopējam mājas iedzīvotāju lēmumam, jāpiesakās ir Altuma daudz dzīvokļu māju renovāciju atbalsta programmai, un tad daļu no nepieciešamās naudas līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līdz ar šī jautājuma aktualizēšanu, protams, ka cilvēkiem arī rodas jautājums, piemēram, ja es esmu ieguldījis līdzekļus un savedis kārtībā savu dzīvokli no iekšpuses, tostarp arī nomainījis logus, vai tas nozīmē, ka man būs tikpat liels šis līdzmaksājums kā manam kaimiņam, kurš joprojām dzīvo ar kokalogiem? Sērija veida 5-stāvu daudzdzīvokļu ēka kādā no Rīgas mikrorajoniem. Nama pagalma pusē ir 65 logi, neskaitot tos, kas izbūvēti koplietošanas telpās. No tiem 43 plastikāta un 22 vecie koka logi. Tātad lielākā daļa mājas iedzīvotāju jau ieguldījuši, lai padarītu savus dzīvokļus siltākus. Vai jums ir mājā plastikāta logi vai vecie koka? Koka logi. Kā jums šķiet, jums būtu nepieciešama mājas siltināšana? Mēs neesam gala dzīvoklis, bet principā jau vajadzētu, domājot par nākotni. Un logus kādēļ izvēlējāties nemainīt? Tāpēc, ka viņi elpo. Siltināt pašu māju, it kā laikam, ka jābūt, mazāk būtu siltumenerģija patēriņš. Un tas, ka jums ir plastikāta logi, tas jūs nebaida? Pa ko tu baidi? Kā nebaidi? Nē, citi uzskata, ka viņi jau ir ieguldījušies, ielikuši plastikātu logus. No vienam plastikātu logiem jau siltāk, īpaši 100% jau nepaliks. Tā vajag māju visu siltināt. Man ir personīgi koki. Nevis vecie, bet jaunie. Man jauni nav mainīti logi. Kā jums šķiet, siltināt māju būtu nepieciešams? Bet, protams. Un tas, ka jums ir jauni logi, jūs neattur? Nē, kāpēc? Kādas līdz siltāk jau labāk. Man ir vecie koku, man mēs vajag, jo man vajag gaisu. Un siltināt māju, jūsuprāt, būtu nepieciešams? Vajadzētu jau gan, bet negrib vienoties. Pasaka tā, mani bērni visi ir aizbraukuši, man nekā vairāk nevajag. Un tas, ka logi tur jauni, veci, tas neietekmē? Logus jau var pašlikt, ja grib. Ēku renovācijas projektu vadītāja Signe Kajaka apliecina, jautājumi par logiem un radiatoriem tiek dzirdēti visbiežāk. Iedzīvotāji paši varot izvērtēt, mainīt esošās ierīces vai nē. Uz šo brīdi tehnoloģijas jau tik tālu ir attīstījušās. Es, laikam, savā dzīvoklī logus pieteiktos mainīt vēlreiz, ja man viņi jau būtu 10-15 gadus veci. Bet ja logi ir mainīti pēdējos pāris gados un radiatoru arī, tad viņus nav obligāti projektu ietveros jāmaina. Maina tikai tie, kam ir vecie logi, veci radiatori, un izmaksas tiek diferencētas, nemaksā neviens par cita logiem. Protams, sastapti arī kaimiņi, kuri spītīgi vēlas saglabāt savus vecos koka logus. Taču praksē bijuši gadījumi, kad būvdarbi jau beigušies un dzīvokļu saimnieks pārdomājis. Risks ir kāds šajā jautājumā, ja mājā ir būvniecība ir pabeigta, loga ailēja apdara ir iztaisīta un palicis ir vecais logs, tad jārēķinās dzīvokļu īpašniekam, ja viņš tomēr gribēs kādreiz tomēr mainītu logu, kad viņam ir jāatgriež loga aila tādā stāvoklī, kāda viņa ir bijusi pēc renovācijas. Tātad jānodrošina gan ailas apdara, gan krāsojums, tā kā to būvnieks ir darījis renovējot māju. Un to nemaz tik vienkārši nav izdarīt pašam. Tāpat jautājumi un atklāsmes nereti rodas brīdī, kad māja jau apjosta ar aizsargplēvi un pie durvīm klauvē celtnieki. Arī piekļūšana privātās teritorijās, kas būtu dzīvokļu radiatoru maiņas gadījumā vai stāvvadu maiņas gadījumā vai jebkuru dzīvokļu īpašnieku problēmu risināšanas gadījumā, kad cilvēkam ir jāvienojās par to, kad kurā brīdī viņu apmeklēsim un katru dzīvokli un katru saimnieku nevienu reizi vien. Jā, tā tas ir. Logu nomaiņa apskādē tikai loga aila iekšpusē. Pārējais viss ir aizsadzams logu montāžas laikā, maina arī palodzi un arī jebkurā tāmē parasti paredz iekšējās ailas apdari no dzīvokļu puses. Un arī radiatoru gadījumā aiz radiatoriem un ap caurulēm aptuveni 20 cm attālumā arī tiek paredzēta apdari.
Iedzīvotāji gan pavisam droši var kritisko aci sekot līdzi būvniecības darbiem, jo Altuma energoefektivitātes programmas ietveros ir pasargāti. Starp apsaimniekotāju un būvnieku tiek slēgts arī garantijas līgums. Baive Runce, Rolands Polītis, bez tabū. Un Altuma arī uzrauga būvniecības procesu, bet iespējams kādam radās pārdomas vai jautājums par to, kurš izvēlas kādā krāsā tā māja pēc siltināšanas būs. Paši iedzīvotāji populārākie esot pasteļtoņi, bet galavārds, protams, pieder pilsētas būvvaldei, jo pilnīgi iespējams kāds būvvaldes vadība uzskata, ka katrai mājai citā krāsā būt nav labi. Pasteļtoņi arī var nepatikt. Jā, viņi grib tomēr koši sarkanu to ēku. Šodien viņiem patīk koši sarkans. Labi, joks, cienījamie skatītāji.